aicinājumi. Mīļie Latvijas iedzīvotāji, kuriem patīk Dieva kārtība, likumīga, mīloša, sirsnīga, auglīga. Līdz ar to arī sveiciens Rīgas mēram un apsveikums ar domīgu piedzimšanu. Mans vārds ir Vita Rietuma no Latvijas biedrības, galvenā locekle, un mēs esam visi tik priecīgi, ka tādas svētkarības notikums, kad Ivets ir savalcinājums, Latvijas Ivets ir savalcinājums, Dievu ir radies mums mīļais domas, lai viņam viss mūs, lai viņam ir tēva zemē skaista dzīvošana, un ir Dieva likumi un labklājības visu. Tāpēc mēs tagad arī esam iecerējuši, tad pēc vairāk ir jārīko uzturu, kur mēs varam miera, Latvijas biedrības veidot sadziedāšanos ar visām tautībām, pilnums, kuriem, lai apstādinātu varu, lai miers mūsu zemēs būtu ilgstošs un mūžīgs, lai mūsu bērni šeit augtu laimē, bet lai laime varētu iestāties, ir jāievieš Dieva kārtība. Un tāpēc ir ļoti brīnišķīgi un milzīgs paldies arī Andrim Morovam un Kristīnai Liepiņai, kas šeit ir sarūpējuši, ka šeit arī daudz draugu no kristīgajām kopienām. Jo mums visiem kopā tie lūgums, kuriem ir jāpulsējās, kopā jāatzīstās mūsu cieti, visu tautu valodās, kas šeit dzīvo mūsu tēvzemītē. Bet šis kultūras pasākums, kuru ir pieteikusi Amerikas vēstniecība, kur šeit ir izveidojis gan paušu naudu un padarījis šīs reģiona iedzīvotājus par paušā dolāru vērtiem un izveidot ir nāves nometni, no kuras Kanada iedzīvotāji brauc projām, lai cietmais ārzemēs ir iegūti, kur izveidojis sistēmisku iekārtu, kur šīs paušu iedzīvotāji paši nesapratām, ko dara. Sen ārā no dzīvokļiem cilvēkus, bet kaut kādu kreditoru paušās naudas parādiem. Tā nav Dieva kārtība. Un tāpēc es piesaucu jūs visus braucus, arī, kas šeit pulsējušās. Uzdod jūsu priesteriem jautājumu, kas jūsu draudzēs ir tas Dievs, kur jūs pielūdzat, kāds ir viņa vārds? Un vai tas tiešām ir mīlestības, laimes, auglības Dievs? Lūdzu, strādāsim sistēmiski, zinātniski, ja? Vai tās lūkšanas, kuras mēs izsakām, lai viņas sasniedz Dievu. Jo, ja mēs visās draudzēs Latvijā un visās mājās, visās ģimenēs lūksim kopā Dievu, un tas būs mīlestības un auglības Dievs, tad viss mums notiksies. Mēs ieviesīsim šeit kārtību. Redziet, Dievturiem Latvijā nav neviena nama, un tie ir Latvijas aborigēni. Ir tīri īpatnēji, kā tas 25. gados tā varēja izveidoties. Nu, nevarētu būt, ka tā ir tā dievišķā kārtība, kad pamat iedzīvotā, pat indiāņiem ir kaut kāds rezervāri, bet Latvijas Dievturiem nav nevienas istabīgs. Un mēs tā ļoti mīļi lūdzam Dieviņu un dziedam sirsnīgi un esam tiešā saiknē ar Dievu. Un es ceru, ka šis būs tas tautas gads, kad mēs visi kopā sadalīsim tos īpašumus, kas mums šeit ir. Jo šeit tagad ir jāveido jauna perestroika, ir jāveido šī jaunā īpašuma sadales process, kurā mēs visi varēsim kopā Dievu kārtību ieviest. Un runājot par praidu, tātad protams, ka mīļi gaidīt pie mūsu ugunskuriem ir arī cilvēki, kuriem orgasms izraisa netradicionāli veidi, jo viss ir Dieva dvēselīgs un visiem mīļi mums tā ugunskur būs pulcēties. Bet, protams, ka tā nedrīkst
nedrīkst kļūt par masveidu kultūru mūsu teritorijā. Tā nav publiskā parādība, tā nebūs nekāda mūra Latvijā, ja šeit būs pamatiedzīvotāju kārtība, ja šeit būs dieva kārtība. Jo Sodomors slavināšana arvien vairāk ir iznīcinājusi visas pasaules dzīvo vidi.